Labi, ka medības ir šodien, nevis tā kā vakar, tikai rīt. Tā mēs sakām 12. oktobrī, atklājot šeit mednieku kolektīvu Sencis, ja? Dzinēju medību sezonu. Medību sezonu, jā, un tik daudz ļaužu un suņu šajā kolektīvā vēl nav bijis. Un ir prieks, ka visi ir saradušies šeit un cerams, ka ļoti labs medību process būs. Jāni, kas ir pats galvenais pirms medībām? Nu, tā, pats galvenais. Pirmkārt, labs noskaņojums. Jā. Jābūt nelielai mandrāžai, kā kārtīgam medību sunim, trīcei. Vēdat mazliet kutini, jā? Jā. Dzinēju medības vairāk kā 50 dalībnieki, 3 masti, garšīgas pusdienas. Grilmeisteris Dāvids studio apkārt slavstās, jā, un gatavos mums foršas pusdienas, jā, un izbaudām dienu, jā. Esiet sveicināti mednieki un dzinēji! Prieks jūs visus redzēt šeit, Sēlijā, Jēkabpilī, Ābeļu pagastā, mednieku kluba Sencis medību platībās. Šodien tad mēs medījam aļņus. Tādi ir brieži, briežu buļļi, briežu govis, briežu teļi, stirnas, meža cūkas, vilki. Jā, apvidū arī var būt lācis vai lāči. Nebrīnamies, bet paturam tad galvā, ja, ka mums ir gan medījamie dzīvnieki, gan nemedījamie, bet šodien tikai par medījamiem. Te visiem rācijas aprīkots ir, ģircis sagatavojis fantastiski. Katram mastam ir karte. Katra mednieka vieta ir atzīmēta. Automašīnas novietošanās vieta arī ir atzīmēta. Dzinēji, kā ies, kur nāks ārā. Nu, ģirts ir ļoti labs priekšdarbus veids. Es teiktu tā, vispār liela daļa medību veiksmes ir no šiem te sagatavošanās darbiem. Jo to parasti tā nenovērtē, liekas, nu, foršas medības pamedīsimies, bet tornīši sastiepti, sanesti, sabūvēti, medniekiem droši apstākļi radīti. Pirms tam pēdas apstaigāts, izstaigāts, kur dzīvnieki kustās, kur atrodas. Tā kā tā plānošanas sadaļa, manuprāt, ir bieži vien svarīgāk par to pašu medīšanas daļu. Plus 2 grādi no rīta. Patīkams svaigumiņš. Šitie tie turnīši, ko es stāstu. Džeki vēl vakardien 14 gabals pēdējos izvadāja. Foršs turnītis sagatavots. Reku, krēsliņš. Kur ir bomītis. Var pārlikt pāri. Medniekam ērti var iesēsties un kvalitatīvi ieplecot. Nu, starp visu šo te ērtumu, kas ir viens pats galvenais, protams, ir drošība. Jo dzinēji mums nāks pretīm. Lode arī mežā lido ļoti tālu. Šeit mums šāviens no augšas uz leju. Nozīmē 100% drošs šāviens. Nekur lode nevar aizlidot, nekāda rikošeta nevar ķert dzinējus. Jā. Principā var pielādēt. 2 šāvieni uz atpēdu. 2 šāvieni bija raidīti par briežu teļu, briežu būli. Jā, briedis netālu paskarēja garām ar ragiem. Un aizgāja pretīm, vai ne? Jā. Un tā ir klasika vispār briedim, iet uz atpēdu, vai ne? Ir nomedīts rekurss teļš, un tur ir iekšā būlis, kas tagad jāvelk ārā. Un te ir stāsts par šo kanādiešu laiviņu. Un tas ir reāls game changers, jāizvelk mazā cilvēka sastāvā ārā dzīvnieki. Nu, šitais obligātais mašīnas komplekts. Katram medniekam vajadzētu būt. Jā, pēc dzinēji, ka sāka uzsākt, tad bija šāvieni, tad pirmais šāvējs. Kārli, izstāsti, ko redzēji, ko sajūti un ko darīji? Stāvēju tajā stāvtornis, laikam viņš pareizi saucās, ja? Tā metri 200, 220 priekšā pilnīgi perpendikulāri pa izcirtumu.
Sākumā novērtēja govs teļš, bullis, izrādījās liela govs, maza govs. Bullis. Bullis tā 1,20 m atpaliekot. Un iegāja pilnīgi perpendikulāri mežā, apmēram 200 metri pa labi. Nu, es domāju, viss tuņi tur sāksies kanonāde, jo es zināju, ka tur būs mednieki cauri. Bet bullis tieši tajā šķirbā, kurā bija domāts, viss bija labi, izņemot netrāpīju, pareizāk sakot, trāpīju pakaļkājā. Un tajā brīdī apstājās pirmās divas pēc šāviena. Man ir bez klusinātāja pusautomats belziens tāds, ka maz neliekās, bet vienalga viņas apstājās. Un tad jau es izvēlējos to mazo govi, tajā brīdī domāju, ka teļš. Un tā jau viņai sekoja, ja? Un tad viņa tādas uz trešo soli tur atklājās, iespēja šaut. Rezultāts piekabē. Kas tad tālāk sekoja? Ar bulli? Nu, kā jau mazs iet uz beigam, gandrīz tagad skatos ceļa malā kaut kas nokustē, bet redzu pārāk tālu, tā, nu jāapskatās ir, kas tur ir. Nu, tad, kad viņš izgāja uz ceļa, es pamanīju, ko viņš klibo. Un domāju, attālums liels, nu, bet pat cik ir sašaus, nu, bija jāšau. Izšavu, tā īsti pat nesapratu, trāpīju vai ne. Nu, Jānis tā kā manī tā kā sako. Varēja redzēt pa gabalu, es jau redzu stāvam, ka sašauts. Un izšauja Georgs, viņš pilnīgi uzleca gaisā. Es saku, nu trāpīja, nevarēja tā baigi sarauties tādu attālumu. Rezultāts, jā. Cik bija attālums? 320 metri. Oi. Es ar kājām nogāju, pēc tam mašīnas pirmēt nobrauc. Pilnīgi tas pats, domāju, varu kļūdīt. 320 metri. Paldies tev par sekmīgo šāvienu un piemiņas lietu. Meža veltes. Lai atzīmētu to, un Kārli arī tev, protams, Kārli. Mazais līdzinātājs. Lūdzu, arī piemiņas lieta un... Jā, nu, ko lai saka, ļoti perspektīvas bullis, vēl kādus gadus 3 vajadzētu padzīvot viņam, bronziņa būs, pamatnes iespaidīgas, nu, patiesi, kas saka, garums, viss ir ļoti perfekts. Otrajā mastā man ar operatoru brīnišķīgi vieta, medību tornis, Ziemeļsusējas upes krastā, pārējais vieta. Interesants, ka uz torņa ir atzīmējumi, uz to pusi 75 metri līdz krūmiem, kur tur ir krūms 130 metri, un tā uz visām debesu pusēm ir atzīmējumi, jo tā kā mēs šeit esam pirmo reizi, forši, nav jālauz galva, cik tālu varam atļauties medīt. Kamēr mums brītiņš parunāties, aicinu jūs visus pieslēgties projektam. Mēs ar Sandri taisam dokumentālo filmu par atbalstu Ukrainai. Ir tāda Ļūmaņa ģimenes fonds, kuri ved mašīnas, ved mantas, dronus, visu kaut ko ved regulāri. Decembrī jau brauksim mēs uz Ukrainu. Un, ja jums ir kāda konserva medījuma, būtu forši sazinieties manī pa taisno. Nevajag tā kā daudz tonām, bet mēs varēsim konkrēti, mums būs iespēja čaļiem uz frontes līnijas atdot rokās. Tā kā uzrakstīsim uz buņus no jūsu kolektīva vai no biedrības, un tas būtu tāds labs atbalsts. Tā kā to, ja sanāk, ja medību sezona un Diāna, kā teikt, ir labvēlīgi, tad būsim pateicīgi par tādu atbalstu. O, kas bija? Šāviens pa alni. Otrs šāviens pa alni. Bet kur viņš ir? Viņš iegāja pa kreisi krūmos iekšā. Tur viņš tagad ir kaut kur apmēram. Nu, saņēmām par rāciju signālu, ka alnis virzās upes virzienā, un tā arī bija. Tur 400 metru attālumā ir vēl viens mednieks. Varējām redzēt alni skrienam. Man izstījās pēc buļļa. Un 4 šāvieni raidīti.
lepojies. Nav slikti, ne? 12 polši ētri. Nu, tagad ar pavēlkam visiem nav jau ko, zin kā, viņš ar mašīnu. Šodien jūs mājās nebrauksim. Dod, vēl. Paldies. Vēl. Šitais ir mans draugs. Lepojos tagad blakām. Labi ir. Foto kopā būs? Jā, būs viss kopējais. Tas ir lielākais guvums tavā dzīvē, Alņa? Man ir vēl 6 un 5. Aha. Ļoti konkurētspējīgs. Iespaidīgi. Fenomenāli. Mēs Sandriņu vērojām no 400 metriem. Es saku, ir ragi. Tas nozīmē, ka kaut kas būs. Forši, apsveic. Paldies. Mamā pieredze pirmā, ne? Jā. Ko jūs šajā mastā redzējāt? Mēs redzējām to briežus. Nē, viens briedis un viena govs. Jums pirmās zinājumedības, ja? Jā, tas. Nu kāds ir emocijas? Nē, man ļoti patika. Bija interesanti. Es pieļauju, ka arī diezgan jocīgi, ne? Nē, es biju dzirdējis, ko dara, bet jā, man patika riktīgi. Tā, viss sākās un tā viss beidzās. Labi, ka ir Dāvids Grilmeisters, kurš mūs gaida izbadējušos, jo gaļas ir ļoti daudz, bet ēst te nav ko šobrīd. Kā jau solīts, šodien veči mežā aizķērās daudz ilgāk nekā plānos. Tu zini, zinējumedības ir zinējumedības. Es to jūtu, jā. Man 3 ēdienu reižu vietā sanāk tikai 2. Bet ļoti forši tagad viss būs kopā. Būs gan uzkodiņa, gan kas? Pastāst. Šis ir plovs. Īsts uzbeku plovs, izņemot to, ka tur ir iekšā alņu gaļa, nevis jēra gaļa. Aha, no medniekiem piederās, jā. Nu, jā, tā nu ir, jā. Šis uzbeku plovs ir, man liekas, kad ļoti autentisks, ja neskaita to, ka tā ir brieža gaļa. Man mācīja īsts uzbeku šefpavārs, veica man meistarklases, Rustamam sveiciens. Jā, obligāti. Šis ir plovs ar piedevām tiešām vestām no Uzbekistānas. Tur ir gan kumīns, kas ir audzis tur, ir rozīnes, šīs speciālās rozīnes, kuras neizšķīst, kad gatavo. Arī tam ir nozīme, jā? Ļoti liela nozīme ir tam, jo citas rozīnītes, kuras vienkārši izšķīst, viņas pārvēršās pa putriņu un viņai tur ir jābūt. Tu mednieku kolektīvā šoreiz pirmo reizi biji? Es apzinātā vecumā pirmo reizi. Uz zinājumedībām, jā? Jā. Kā, kad vedu šos nomedītos dzīvniekus, nu, kas notika tavā galvā, pavāra galvā? Manā pavāra galvā es uzreiz dalīju tā daļa, piemēram, kakls tā, šitas kakls ir pietiekami liels, viņš visticamāk būtu ļoti labs, ja mēs viņu sautātu plovā. Jā, muguras daļa, man liekas, to var baigi forši sagriezt, uzlikt uz šī grilla, uztaisīt steiku. Rare, medium, jebkādu es īstenībā pakluso pagaršoju. Viņa tiešām ir ļoti maiga, mīksta gaļa, kuru var, ja pareizi viņu izgriež, tad viņa ir wow. Un tā garša ir tiešām, viņa ir meža garša. To nevar dabūt ne ar vienu lopiņu, kurš ir audzēts un barots, vai ne? Jā. Nu, tas ir... Tu tā vari novērtēt to tīrumu, tās gaļas tīrumu, tā ir vērtība? Jā, pilnīgi noteikti tā ir vērtība. Viennozīmīgi tā ir vērtība. Viņa ir tātad vērtība, kas ir šeit. Protams, kad restorānā būs daudz labāk, ja būs normāls bizons tur steikā. Sēdējis, tauciņš un viss pārējais. Jā, bet priekš meža briedis man šoreiz ir līderis. Tas, ko tu gatavoji čaļiem šodien? Jā. Visi ļoti gaidīja. Es saprotu, ka galds jau mums ir noēsts, vai ne? Jā, galdu varbūt atstāja, bet gaļu apēdi gan, jā. Bet bija jau momenti, kad galdu arī gribēja ēst. Jā, tas ir augsta uzkot, ko mēs šodien taisījām.
Tas bija atkaulota brieža lāpstiņa, rulete. Iekšā mēs ielikām mūsu Karolīnas mērcīti, un to papriku un ķiplociņu. To mēs visu salikām ruletītēs, satīnām, un tad mēs gatavojam uz šī te, kas griezās, rotarī. Šī te lietiņa ir atsevišķi liekam virsū, viņu var likt uz grilla, un var grills būt arī bez viņas. Un šī ir tieši karsti kūpināta šoreiz uz cukura kļavas aromātu, dūmu aromātu. Cik stundas tev paņēma tas viss? Šis kūpinājās apmēram 1,5 stundu. Līdz brīdim, ka viņš jau bija gatavs no iekšpuses. Visiem interesē jautājums. Kā tas bija? Negaidīti un fenomenāli. Kad gājām iekšā mastā ar vietējo, tieši runājam paļņiem. Viņš saka, es nemedītu, ja nāktu tur bulls vai teļš, savu nostāju. Un stāvu turnī un dzirdu dzinēju. Alnis, bildē, filmē. Par acī saka, nāk uz mūsu pusi. Un es domāju, kāds iespējas. Un smukā riksītī. Viņi dzirdēja laicīgi, ja? Es viņu vispār nedzirdēju. Vairs beigies. Un viņš nāk tieši virsū. 200 metru attālums. Nāk un piegāja līdz 50 metriem. Mēs viņu redzējām tajā brīdī? Jā. Un izšāva. Smuks šāviens pa plaušām, pārliecināts. Viņš sagriezās un stāv, es domāju, vai viņš stāv, ja viņš vēl kaut kur ies. Radīs nākamo. Jā, bet kaimiņš nedzirdēja manam šāvienam atstieni. Un viņš domāja, ka nav trāpīts. Un tad viņš vienreiz izšāva. Viņš izšāva vēlreiz. Un tad es uzskatu, ka viņam vispār no man šāviena nebija adrenalīns. Viņš arī būtu palicis tur. Jā, viņš cik tā sarostījās un apstājās. Un pēc viņa šāvieniem otrā elpa, viņš sāka iet otriem šāvienam. Dzirdēja atstienu, tā es izšāvu vēlreiz. Tas bija kreisajā pusē, un beidzamais jau bija kaklā niedrēs, jo vairāk neko nevarēja redzēt arī. Ir jau kaut kas vēl ir? Ļoti maz, bet ir palicies, jā. Kāds stāsts šām mērcītēm? Šīs mērcītes ir ražotas Latvijā. Mērcīšu autors ir mans draugs, Kristaps Ozols. Es uzskatu, ka viņš ir garšas ģēnijs. Viņš tiešām ir izveidojis gan šīs mērcītes, gan garšvielas, ar kurām mēs strādājam. Viņas, es nekautrēšos teikt, viņas ir vislabākās. Pilnīgi noteikti. Arī kaut kāds noslēpums, dabīgs ingredients? Te ir noslēpums. Es domāju, ka galvenais noslēpums ir tieši tas, ka viņš ir garšas ģēnijs. Viņš no rīta pamožās un izdomā. Es nezinu, vai pateikt, ka tur ir kaut kas īpašs, neīpašs. Tā ir dotība, ne? Tas ir produkts, jā, tas ir talants, ko cilvēks var dot. Un tas, ko viņš dod, es šaubos, vai jūs atradīsiet kādu cilvēku, kurš teiks, ka tas nebija garšīgi. Vai bija garšīgi? Iedodam enerģiju. Paldies, mēsam. Zeme klanos jums. Vēl jau ploviņš priekšā. Jāni, varbūt tu māki pats novērtēt vairāk. Jā, visobjektīvāk novērtēsim, atdosim Sirmajam, lai viņš uztājas visu procedūru pēc zobiem. Tas būs precīzi, bet katrā ziņā tas ir vecs bulls. Es pirmo reizi ar Jānim redzu, ka iet uz šejienes Sirmais. Sirmus, viņš vispār ļoti gaišs ir, vai ne? Jā. Nu, un saskaitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 uz 6? Jā, 6 plus 6. 6 un 6. Viens ir nolausts. Jā. Šeit ir aplausts, bet... Un šis ir platradzis. Arī tiek vērtēts atsevišķi, nevis kā apaļradzis. Tavā dzīvē ir bijis kas līdzīgs? Jā. Ir, jā? Jā. Ja tev ir Alņu suņu strādājot, tomēr tas kontakts ir biežāks. Jā, bet tāpat tās emocijas, trofeji. Nav bieži. Kuņģīti patīk. Bet viņa nezina, kā kuņģi tīrīt. Viņa ir sākusi. Viņa nētās zāles? Viņa vienu nakti sāka. Viņa nezina, kā tīrīt. Nu Šanela viņai iemācīja korim. Viņš ar visu taču iet to zāli. Viņš skrien vienkārši. Tu redzēji to reizi? Nekas gan jau atrada. Nav tur.
par to plānošanu, jo bieži vien liekas, gan jau mešs tur mūs apbalvos par vienkārši mūsu piepūlēm, bet tomēr es redzēju, tu visos mastos pirms tam bija bijis, katra vieta bija marķēta ar numuru, ar krāsu, stāvturnīši salikt, kas no drošības viedokļa, protams, miljonus. Tie priekšdarbi pastāsta, cik nopietni būtu jātiecās pret tiem. Jā. Katra vieta ir taisīta kā sev, un ar domu, ka tā jābūt 100% drošai. Tam jābūt pārliecībai, kuram vadītājam, kurš uzņemās atbildību, organizēt cilvēkus, ir jābūt pašam jāsaprot, vai es tur atrastos, justos tikpat labi kā blakus. Tā paviršība noteikti nepastāv. Tiešām tā ir tā sagatavošanās. Tas prasa laiku, bet tas atmaksājas, jo pēc tam katrs zina savu vietu, savu numuru kartē. Lūk, dodos, meklēju savu vietu pagaidām pēc navigācijas, jo esmu svešā vietā, kaimiņu platībās esam šobrīd. Bet ir ļoti labi parūpējušies saimnieki par to, lai arī ciemiņi skaidri atrastu savu stāvvietu. Pa ceļam atzīmēti koki, bultiņas. Līdz ar to pilnībā top skaidrs, kur tad ir jāvirzās. Pēdas daudz. Viss brieži izskatās, te nostaigājuši no vienas vietas. Un mums ir arī griesta bedre. Griesta bedre. Un te mēs redzam, ka ir arī lāčuks tepat bijis. Tā kā izskatās, ka šajā mastā mēs visu varam sagaidīt. Un piekritīs noteikti, ka visi dalībnieki bija skaidrs, kurš jāstāv, kur es esmu, kur man ir kaimiņš, un domāju, tas noteikti attaisno visiem. Nav tā lielā diskusija, ko mēs darīsim, kuru mastu dzīsim, kā vējš pūš un kur dzīvnieki atrodas. Jā, redz, es šeit medīju 30 gadus. Es atceros jau no 10 gadu vecuma, kā šeit organizētajā laikā. Un, ja tā jāsaka atklāti, tad vienmēr prasījās uzzināt nedaudz vairāk to kontekstu, ko mēs darīsim, to lielo bildi. Un domāju, ka laikam ejot ir labi, ka mēs pieturamies pie tradīcijām, bet arī katras tradīcijas ir jāapdeito, jāatjaunina. Un tad, manuprāt, šis ir mūsdienām atbilstošais, jo šodien faktiski piedalījās 3 paudzes. Arī mana meita ar draudzeni. Līdz ar to šeit es redzu, mani bērni ir, es esmu mans tēvs. Tā noteikti ir šī paudžu nodošana, labo atmiņu, kas noteikti atkal vairo to nākošo mednieku rūpes par kopienu kā tādu. Jā, es redzēju, meitenes pirmo reizi bija medībās. Tādā sajūsmā viņas abas bija, ka alni bija redzējuši, briedi bija redzējuši vairāk nekā daudz mednieku. Jā, vienmēr zināja vairāk var redzēt, to arī katrā jau mastā pierādījās. Un, protams, ka tā jau veidojas tie pamati izpratnē par dabu, par dabas procesiem, par attieksmi, pret dzīvniekiem, pret visu dzīvo un arī to cilvēku lomu dabā. Tā kā es domāju, tas ir pozitīvi. Kā jūs kolektīvā, cik bieži kustināt dzinēju medībās mežu? Tā ir vairāk tradīcija vai tomēr tas ir regulārs katras nedēļas nogalē? Nē, nav regulārs. Jā, es atceros, tos laikus bija katru sestdienu. Es personīgi organizēju 3 reizes gadā, 3 līdz 4, un tas ir pilnīgi pietiekami. Arī svētki. Tie ir svētki, jā. Tas tā vairs nav rutīna, bet tiešām tā ir sapulcēs, cilvēki grib būt kopā un tie ir svētki, jā. Tā, draugi, ar šo uz Meža takas medību sezona arī izskaņā aiziet. Tātad novembris, decembris būs klusais mēnesis. Domāju, mēs Sandra uztaisīsim varbūt kādus pagarinātos raidījumus versiju, jo tie mūsu 2 naži bija interesanti. Viņi tik daudz ko pastāstīja par gaļas dalīšanu. Tā kā tur sekojiet līdzi YouTube, bet mēs jau RTV ekrānos atgriežamies nākamā gada janvārī. Lai laba sezona, šaujam garām un uz tikšanos!